Iepriekšējā sērijā izcēlām ārā šo veco 1.8 4 cilindru dzinēju, lai vietā liktu 2.5 M54 B25 dzinēju. Samazgājām motortelpu, pārlasījām jauno dzinēju un ievietojām to automašīnā. Šajā sērijā jūs sagaida pēdējie piekares darbi, dzinēja pirmais starts, kā arī pirmais testa brauciens. Grūtākais ir izdarīts, motors ir ielikts. Biju viens, līdz ar to dabūju pačkarēties. Tagad vismaz būs vieglāk samainīt gala blīvslēgu, atvilkt vaļā to trako skrūvi. Un tad jau paliek likt visu pārējo kopā un šķilt iekšā. Ko Daniels ļoti cītīgi ar savu gudro izdomu, izmantojot speci-instrumentus, ir uztaisījis speci-instrumentu. Jā. Speci-instruments izskatās šādi, ļoti vienkāršs, bet ļoti efektīvs. Visticamākais būs efektīvs. Vajag atvilkt vaļā skriemeli. Šo te šausmīgo skrūvi skriemeli, lai nomainītu gala blīvslēgu, jā. Ar to speci-instruments ieliekās šajās te vietās. Izmantosim, lai mēs neredzam. It kā jau nevajadzētu salocīt lanžeronus, bet atgriežās pret garancijām, tiek ielikt, protams, koka klucīši, lai nenoskrāpētu krāsu, mašīna pēc tam nesapūst pēc gada. Viss ir kā pēc gadiem 2, 3. Protams, ka tikai un vienīgi King Tony šitie varatoki, nekādi citi. Ja nebūs King Tony varatoki vaļā, tad tur var pat nečakarēties. Principā, es domāju, nemaz vienkārši ejiet mājās. Jā. Un tik vienkārši. Bet efektīvs instruments. Spēcīgs. Efektīvs. Šitie jau trakie BMW galskriemeļi, kuri pievilti. King Tonijs, protams, viņš ir spēcīgs. Es jau viņš jau sareizina tavu rokas svaru. Sareiz. Uzliec roku, viņš jau sareizina tavu svaru. Jā, un principā šitās skrūvas grūti atvilkt. Viņš ir uz skrūvi līmparas, bet es pat neredzu skrūvi līmu. Tāpēc jau arī atnācis tā kā bišķi vieglāk. Jā, bet es tā kā mēģināju triceni un viņi nenāca triceni. Labi. Vajadzēja skābekļu balonu likt klāt, laikam. Ar 16 bāriem vilkt vaļā tā kā kādreiz. Savā laikā jaunībā, jā, bija visādi tur kuriozi. Tā kā, kaut kā tā. Bišķīti salocījās, bet man jau viņu vajadzēja tikai šī vienai reizē. Vēl vienu reizi izturēs, tā kā, ja kādam vajag, brauciet šurp. Jā. Pusmēnestiņš te ir, jā. Un skriemels nāk nost. Redz kā, viss tas saimnieks ir nosolojis. Jau bijis, jau nopuļtojies. Īstenībā motoru mazgājiņš jau bija riktīgi. Viņš bija riktīgi. Es zinu, kā es viņu tur neliku ultraskaņas kamerās, bet ultraskaņas vannās. Samazgāja tā, lai pašam patīkamāk. Mazgājamajā vannā ar speciālām ķīmijām. Viss ir skaisti samazgāts. Ķīmijas ir nodotas attiecīgajās vietās, nav nekur. Nē, tas taču, protams, jā. Viss te ir jauns, apstīrs, jā, jauns. To jau jūs visi redzējāt, laikam. Es jau te kaut kāds garām gājējs, kā saka, man paliņu jau uzfilmēšu, te skadrs bija. Labi, jāiet tālāk atpūsties. Satīram blīvslēga sēžas vietu, izņemam ārā veco blīvslēgu, ieliekam jauno un uzliekam skriemeli. Es esmu pārsteigts, ka šis instruments izturēja arī pievilkšanas spēku, kas ir 410 Nm. Tautā šitā skrūva ir saukta pa Jesus Bolt, jo, ja viņa atnāk vaļā, tad ir sūdi. Tā kā viss ir, protams, nevis uz čuju, bet ar ņūtonu atslēgu 410 Nm. Diezgan liels spēks. Tā, uztaisīsim, lai strādā atpakaļgaita. No vecā motora provodkas noknieba nost atpakaļgaitas sensoru štekerīti. Pietiekamā garumā, protams, lai varētu izvilkt, kur esmu jau nokniebis arī no automāta provodkas štekerīša vadus. Un tā lielām vienkārši pēc krāsiņām, jā, padabišīt. Lielām pēc krāsiņām vienkārši savienosim divus vadiņus un atpakaļgaita strādās. Atpakaļgaitas lampas. Atpakaļgaita pat pa sevi jau arī tāpat strādāt. Un tad salodējam atpakaļgaitas gaismu vadus. Uzstādām stūras pastiprinātāju sūkni. Stūras pastiprinātāju sūkņa trauka kronšteinu.
un arī ģeneratoru un kondicionieru siksnas. Beidzot ir pienācis tas brīdis, ilgi gaidītais brīdis, kad gandrīz visa dzinēja apkare ir salikta un nāks virsū purniņš. Tā skatāmies. Liekam virsū mašīnas purniņu. Ievietojam arī dzesēšanas radiatoru, savienojam kondicionieru trubas un uzliekam arī dzesēšanas ventilatoru. Pieliekam arī bampera kronšteinus un savienojam lampu vadus. Esmu nonācis līdz brīdim, kad dzinējs, var teikt, pilnībā ir ielikts iekšā, visas apkares detaļas ir saskrūvētas. Un ķeršos klāt, ņemsim nost veco reduktoru, pusesis, kardānu, mainīsim reduktora bukses uz poliuretāna. Pie reizes, ja jau reduktors nost, kā var redzēt, tās bukses nav vairs ideāls. Noņemot nost, pēc tam redzēs labāk. Samainīsim uz poliuretāna, liksim uzreiz reduktoru no 2.5 ar 2.93 attiecību. Pagaidām ir tikai viena puses, bet dabūsim arī otru. Līdz ar to arī kardānu mainīsim. Kardānam samainīsim gan muftu, gan karājošo gultni. Un esmu notmazgājis arī kulisi. Samainīsim buksītes un liksim arī virsū kulisi. Saucamās špiļkas, varētu viņas nosaukt par špiļkām. Tās ir šausmīgi sarūsējušas. Būs jāflaksē nost. Jāmēģina varbūt sākumā izsist, ja nesanāks izsist, nāksies izurbt un ielikt jaunas skrūvas. Vēl jānopērk 2 skrūvas, kas būs arī jāieliek, jo vecai kārbai bija pilnīgi citādāks, līdz ar to nederēja. Kaut kā tā. Sākam ņemt nost arī vecās pusesis. Protams, nekur jau arī nepaliek vecais reduktors un arī vecais kardāns. Tos arī ņemam nost. Un ar mazliet pačakarēšanos reduktors ir ārā. Noņēmu gan reduktoru, gan pusesis. Kur ir salīdzinājums. Šīs reduktors ir 1.8, šīs ir 2.5. Ir krietni lielāks. Protams, ka viņš ir arī garāks. Līdz ar to 2.5 kardāns ir īsāks. Garāks šajā vietā. Flances pats ir lielāka izbīdījuma. Ja skatāmies pēc skrūju vietām, viņš ir pusrāmī, viņš der tieši tāpat. Tā kā tā, jā. Un pusesis, kur ir mazās, ka lielās. Interesanti, ka šajā vietā viņas tāpat ir tikpat, ja ne pat tievākas kā tās, bet es pieņemu, ka iekšā varētu būt, kad biezāks pats metāls ir un, neesmu viņas griezis uz pusēm, dzīvē pats neesmu redzējis, bet ir kaut kā tā. Atšķirība ir arī pats flancis uz reduktora. 2.5 ir daudz lielāka diametra nekā 1.8. Varētu parādīt to šādi. Baigi neredzu, bet redz. Un pa lielam šrotos neko sakarīgu uz sitienu lietotu neatrod, līdz ar to paņēmu jaunu pusesi. Samainīsim reduktora bukses. Var redzēt, ka viņa ir paplīsusi. Šīs abas arī ir paplīsušas. Grīda virs pusrāme ir ļoti laba. Mašīna reāli ir diezgan dzīva. Protams, ka tā pati ir rūsiņa. Tomēr tā mašīna ir vairāk kā 20 gadus veca. Bet ir diezgan labā stāvoklī priekš Latvijas 46 visiem. Tā. Griezīsim ārā līdz vecās bukses. Gaidam jaunās un liekam iekšā jaunās. Viena no buksēm ir ārā. Interesanti, kad viņa jau ir tik veca, kad jau ir izrūsējis caurums viņā. Un sanāca viss kā parasti.
Izzāģēju, bet sēžu nešķakrēju. Sēžu ir vesela. Nu ko, divas vēl priekšā. Darīsim tāpat. Arī izzāģēsim sākumā un tad ar āmuru izklapēsim. Ja šai lielajai buksei vēl kaut cik varēja iezāģēt ar standarta izmēru zobenzāģu asmenīti, slīpi no vienas pusītes, slīpi no otras pusītes, un tad jau, kad alumīnijas ir pārzāģēts, tad jau var taisni likt iekšā zāģu un līdz galam. Tajām mazajām buksītēm nu galīgi nekā, līdz ar to fleksīti nozāģēja zobenzāģim asmeni par kaut kādu ceturdaļu šaurāku. Un ideāli asmens der iekšā. Un pārgriežam vienkārši čaulu uz pusēm, uzmanīgi, lai nesačakarējam sēžu. Un ar āmuru izsitam ārā. Nu, un tieši tik vienkārši es parasti dabūju ārā tās bukses, jo ārā jau viņas dabūt ir vissarežģītāk. Nu, šajā gadījumā arī iekšā nebūs grūti, tāpēc, kad liksim poliuretānu. Šīs, kā varbūt var redzēt, ir BMW oriģinālās, BMW uzraksts. Un te var redzēt, pat nesazāģēja pusrāmi. Bišķiņi varbūt. Bet tas tāds sīkums tur ar pirkstu pat īsti nejūt. Nu, satīram sēžas un liekam jaunās bukses iekšā. Tad jau liekam reduktorus, pusasis un palielam piekarēt, vairāk arī neko nedaram. Tā, nu, pirms liekam virsū arī jauno kardānu, protams, uzlikām jaunu muftu un arī jaunu karājošo gultni. Varbūt kāds prasīs, kāpēc tur ir sniegs. Tāpēc, ka tagad ārā ir ziema un baigi labi iznes ārā kardānu. Viņš man tur kaut kādu stundu pastāvēja. Karājošo uzliku uz krāsnes. Arī kādu stundu pastāvēja un vienkārši čiks un virsū. Nu, mufta iepriekš bija, protams, šāda, kā jau viņas visas saplaisājas. No šīs puses pat uzpūtusies, tāpēc, ka eļļa noteikti no kārbas suloja un ilgi un dikti suloja un tā gumija vienkārši uzbriest. Nu, tagad jaunais ir jauns un bez tādām problēmām. Nu, ko vēl viens solis tuvāk startiņam. Kā jau minēju, iekšā liksim poliuretāna bukses, lai tas viss pasākums ir ilgmūžīgāks. Un arī sarkanā krāsa ir sporta krāsa. Un tā kā šis auto būs bīterīts, a.k.a. sporta auto, nu tad nevar nelikt poliuretāna buksītes. Ko, sēžas ir satīrītas, iesmērēsim buksītes ar silikonu un liksim iekšā. Nu, visas trīs bokses ir veiksmīgi ieliktas. Gan lielā, gan abas mazās. Nu, un mazajām arī, kur nāk skrūve, ir šaibas katrā pa divām. Kā tā, liksim virsū reduktoru, nu. Vecā reduktora vietā nāk vecais jaunais reduktors. Samainam arī stabilizatoru stieni un savienojam stabilizatoru atsaiti. Nu, kā man gadījās pērkot lietotu kardānu, ka krustiņš ir galīgi beigts. Kamēr nav pieskrūvēts, īsti vispār nekustās. Bet tā, kad viņi pieskrūvē un var tā stingri iegrābties, viņš pilnīgi tā čiks. Un līdz ar to labi, ka džeks, no kur es pirku, detaļas ir labi pazīstams un viņš pilnīgi bez nekādām problēmām saka, jā, brauc šurp, iedošu labu kardānu. Tas ir baigi labi. Nu, darbi bišķīt apstājās, bet, nu, kā ir tā ir. Vienīgais, kas man nepatīk, ka parasti tie kardāni abi divi kopā tiek sabalansēti. Un līdz ar to tagad būs tā, kad otra daļa būs no pilnīgi citas mašīnas. Un ja būs kaut kāda vibrācija, tad būs jāved pārbalansēt tas kardāns. Bet nu neko, kā būs, tā būs. Bet pagaidām darbi apstājās. Jābrauc uz Siguldu pakaļ kardānam. Kaut ko sāku jau urpt un atcerējos, kad vajag taču jums arī parādīt kaut ko. Nu, tā, šīs, nu, pašas tās špiļkas vai skrūvas vai kā viņas var nosaukt, viņas tieņas. Noflaksēju līdz ar flanci un ar punktsitamo
GoPro kaut kā nefokusēs ar punkts, ja tam te var redzēt, tur ir uzsist punkts centrā, apmēram centrā. Un svarīgi ir uzasināt asi urbi un izmantot labu urbi, tāpēc, ka skrūvs ļoti ciets, un viņas upt ir grūti. Un tur to uzasināju 4 mm urbīti, nu tā riktīgi uzasināju un ieteka sviestā. Lielām šādām skaidām nāk ārā, tas ir ļoti patīkami. Mazā diametra centrējošos urbumus pārurbim ar lielāku diametru urbi. Nu un tā urbumi ir izurbti. Sanāca nolauzt, diemžēl, vienu urbi, bet tas paša muļķības dēļ domāju, uzlikšu lēnu ātrumu. Nu, jo ar ātro tā kā bišķiņi tev tur nevar ručkā dot, visu laiku jādozē. Un nolauzt, tāpēc, ka viņam jau arī pārnesums uzreiz ir cits. Bet nu neko, izurbu, viss kārtībā. Nu ko, tagad meklēsim skrūvus, tīrīsim nos no vedeškas un stūtēsim klāt kardānu un pēc tam jau izpūtējam. Tā, nu esmu ticis tik tālu, ka esmu pilnīgi pielicis visu piekari, pārvilcis pilnīgi visas skrūves. Paliek pielikt izpūtēju vairogu, un tad jau virsū nāk izpūtējs. Puses ir savilktas, visas bukses ir savilktas, visur viss ir salikts, izņemot šeit vēl, tāpēc, kad šo es vilkšu, tā kā mašīnu nolaidīšu lejā. Tā it kā esot pareizi, nu tad tā arī darīsim. Nu, un tad jau lejam iekšā eļas jaunas kārbā. Vispirms izlējam vecās ārā, protams, kārbā reduktorā, motorā jau ir izlieta eļa. Un lejam jaunas eļas iekšā un darbinam iekšā, skatāmies, kas notiek. Vietā nāk izpūtēja karstuma izolācijas vairogs. Izpūtēja savienojuma virsmas tiek notīrīts ar koraļu rīpu. Un vietā nāk arī pats izpūtējs. Dzinējā salējam nepieciešamos tehniskos šķidrumus. Un šaudauts Reinim par izkodēto imobilaizeru vadības blokam, kuru šajā brīdī arī uzstādu. Nu un vietā nāk arī gaisa filtra kaste. Ļoti svarīgi ir arī neaizmirst paslēptās salvetes ieplūdes kanālos. Nu, vēl divi sīkumiņi, ko gatavojoties pirmajam startam atradu. Pārplīsus ieplūdes truba, pasūtīju jaunu, šodien būs, tas ļoti labi. Un, protams, vecās bēbļa trubas, nu varbūt arī šrotā Džeks ņēmis nost un ar skruģi tur kaut ko lauzis, jo ir bišķiņa apčakrēt malu, nu un tur apakšā ir plaisa un reku tur pila. Nu viņa tek, to arī pasūtīju jaunu geitas. Tā kā tā arī šodien būs. Nu ko, samainam eļu kārbai un reduktoram un šķiļam dziesmā. Lai arī eļa reduktorā izskatījās ļoti labi, paplāksnītas, pilnīgi sadrupušas. Lai pielietu eļu gan reduktorā, gan ātrumkārbā, palīgos nāk ļoti vienkārši, bet efektīvs instruments – šprice. Gan kārbā, gan reduktorā vajadzīgais eļas līmenis tiek sasniegts tad, kad pa pieliešanas skrūvi ārā sāk tecēt eļa. Visbeidzot tiek uzstādīts bampers. Nu, autiņš jau kaut cik izskatās pēc autiņa. Roči būs šitādi ziemas bītera diski. Viņam gan virsū ir vasarenes, bet es pasūtīju, tūlīt būtu jābūt jau ziemenēm. Uzmontēsim ziemenes. Bet tikmēr es domāju, ka ir jāmēģina pirmais starts. Nu, ko akumulātors ir pievienots. Mēģināsim iedarbināt. Vispirms izņemsim ārā salvetes. Gaisa filtra kaste ir uzlikta. Žņaugu nelikšu, jo kā jau iepriekš minēju, tur ir tā caurā šļauka, man viņu vēl neatveda.
Un cerams, ka vadības blokam viss būs kārtībā. Atpakaļgaitas jau pārbaudīju, atpakaļgaitas strādā, tas ir labi. Nu, ot, iesim mēģināsim iedarbināt. Cerams, ka nebūs baigi ilgi jāgriež. Domāju, ka nevajadzētu būt tā. Čekiņš jau deg, labi. Loķīts vēl nav uzlikts. Bet darbinam. Opā! Īstenībā baigi ātri pieleca. Nu jā, tas motors ilgi laikam nav baigi stāvējis. Vismaz tā teica saimnieki iepriekšējie. Nu ko, tagad baigi negāzēsim, paklausīsimies, kā viņš rūc. Šitas laikam būs jāsataisa. Jo tas noteikti grabināsies. Jāuzķer gan jau, ka kaut kāds punktiņš būs. Nu, sprausliņas, baigi skaļās tās sprauslas liekās. Bet no laikam tādam viņam ir jābūt. Rūc jau it kā ļoti smuka un vienmērīgi. Nu jā, jāsagaida vēl antifrīza truba, jeb caurule. Jā, mazliet apgriezieni nokritās jau. Acīm redzama dūmošana nav, kas ir ļoti labi. Jā, skaisti. Nu jā, čeks gan deg, pieslēgšu kompu, pastīšos, kas tas tāds ir. Cerams, ka nekas nopietns. Nu, kaut kā tā. Jāsaliek riepas, jāsaliek pannas, jāsamaina tās divas gumijas trūbas, un tad jau jābrauc ārā uztīt kādu sauli. Saules tinējs lielais, pavisam aizmirsu. Pirms brauksim uztīt sauli, samainīsim, pārliksim akumulātoru uz bagažnieku. Un plasmasiņas saliksim visas dekoratīvās filtra kastes, vākus visus, nu un tā tikai tīsim sauli. Un tā kā bišķīt vēl jums jāpaciešās, bet viss būs. Izklausās, ka motors rūc ļoti skaisti. Saliksim visas motora dekoratīvās plasmasas virsū. Un uzliksim akumulātoru uz aizmuguri, tagad būs bišķiņ jāatkrauj bagažnieks. Kaut kāds eļas vecās no, un akumulātors būs mums šeit. Nākotnē, tur, kur te ir vienkārši bardačoks vēl viens tā teikt. Vāc jau ir sagatavots viss. Atvainojiet par bardaku uz galda, bet nu, tāda tā garāžas dzīve, kamēr darbi ir iesākti, tikmēr ir bardaki. Ot, saliksim, jā, akumulātoru uz bagažnieku, un tad būs saulīte. Nu, mazliet satīrīsim vākus, lai izstās bišķītas smukāk. Izmantošu universālo ķīmiju, otiņu un mikrošķēdes lupatiņu, tad jau redzēt, kā izstīsies. Nu, ir krietni patīkamāk aiztikt šīs plasmasas, kad viņas ir tīras. Nu, ko liksim virsū? Tiek uzstādītas pēdējās dekoratīvās dzinēja plasmasas, un pēc uzstādīšanas visi netīrie pirkstu nospiedumi tiek notīrīti ar mikrošķiedras lupatiņu. Nu, kamēr skrūvējām tās plasmasas, atnāca gan truba, viena no trubām, gan arī riepiņas, tā kā atkal ir ko darīt. Gribēju ar jums padalīties, kā es montēju riepas, nu, pareizāk sagatavoju montāžai. Man patīk parasti, kad atsvarus vecos noplēš to līmīti, momentāli arī notīrīt uzreiz ar gumijas tādu ripiņu, jo pašam patīkamāk ir, kad uzliec uz balansiera, un tur, kur to balansieru sprāsa, tur arī uzreiz uzlīmē, nevis pēc tām tikai tur nāci kasīt, skrāpēt disku. Labi, šajā gadījumā tie jau ir skrāpēti, tie diski. Savā laikā kāds ar nāzi viņas ir močījis, bet man patīk uzreiz. Jāieliek otrajā gaņģī, neies jau tu spēlēt spēlīt. Nu, un tieši tik vienkārši. Un tagad ir, kā balansieris uz šejienu parāda, piemēram, arī ja neparāda, krietni vizuāli smukāk ir. Bet, ja parāda, tad vienkārši čiks uzlīmēt un nekas nav jātīra. Karoči, jaunās riepiņas ir salikts, izstās jau ļoti smieklīgi. Ar tik mazām miziņām, salīdzinoši ar vasarnēm. Puses ir savilktas. Gaidām vēl bišķiņ pēdējās detaļas, pēdējās gumijas.
Neģeģojiet par riepu izvēli. Kāda ir, tāda ir. Šo trūbu es jau samainīju. Pa lielam jāsaliek salona filtra plasmas un jāgaida vēl ir šitā gumija. Nu jā, jau es tur visu baigi mazgāju, nomazgāšu jau arī panniņu. Visu šausmīgi eļaini. Bišķī tomēr patīkamāk arī tas būs. Nu mazliet labāk jau ir. Lai arī viņi tur ir sapuktēti un tā tālāk, bet bišķī jau labāk ir. Tikmēr te kaut kādi 3D braukājās te pa garāžu. To liksim virsū panniņu. Nu, jums jau noteikti šis skats no apakšas ir apnicis, bet viss ir salikts. Gan paspārņi, gan pannas, gan izpūtējs, gan kardāni, gan visi vairogi. Piemetinājis punktu arī šito izpūtēju galu, lai tā taisni smuki un lai viņš tur neļurinās. Mīzes arī ir uzliktas, nav tās atkārtojas, neģeģojiet. Ziemas mīsenes mīzes lētās. Nu ko, laižam lejā, jaucam ārā salonu. Tā, nu, pirmais solis, lai akumulātoru pārvietot uz bagžnieku ir veikts. Un mašīna šobrīd izskatās šādi. Viss bardačaks ir izņemts. Jau vats nāks no turienes, ies pa grīdu. Un kur te ir tāda riba iekšā. Viņš te nāks. Šeit. Tur. Un aizmugurē. Šita gan ir bišķiņ kaut kas izlīs. Izstās pēc antifrīza, bet tikpat labi. Nē, tas ir vienkārši nostāvies ūdens. Jā, šobrīd vēl nav akumulātora kronšteins. Ir šis kronšteins, kas nāk pāri, šis kronšteins, bet re, kur nav tas kronšteins, kur viņš atmetās. Tas vēl ir jādabūna. Var sakot, jā, izrādās, ka šai mašinai ir individuāla mūzikas sistēma. Atnaisot visu vaļā, izrādās, ka tumba ir šitādi, kāds ir vienkārši norāvis vadus. Viņi vispār nedrīkst skarties kopā, būs jānoizolē. Es domāju, kā bīterim tur pofika tā mūzika nav aizmugurē. Bet kāds jau te ir līdz, jo skrūvīta viena nav. Nu, ot kaut kā tā, mašīna izstās šitā izārdīta. Atrada milzu naudu. Tur jau sanāk viena blīvi būs atsista. Nu, ot, vilksim vadu un liksim akumulātoru bagžniekā. Tā, no akumulātora vads ir smuki izlaists uz aizmuguri. Viss ir smuki saslēpts oriģinālajām vietām, oriģinālajiem savilcējiem. Un nu viņš ir. Es, protams, nelikšu, man te nav tā kaste, kas te nāk. Šito es vienkārši noskrojošu nost, lai viņš nekur nepieskarās. Te pieskrojošu masu. Nu, pa lielam ieliekam iekšā kronšteinus. Izņemot šito, liekam iekšā aķi un liekam kopā salonu. Nu ko? Nu, akumulātors ir pārvietots uz aizmuguri. Principā melna muti ir. Tad jau redz, ka ir strādāts. Izsūkšu pie reizes visu salonu. Šitā aizmugurē tās skaņas izolācija bija atlipusi. Nu, tur tad, cik viņa nāca nost, cik es viņu tur, nu, šito es neplāšu, tāpēc, ka viņa te kaut cik turās. Bet visu, kas tur nāk nost, vienkārši ārā. Tur nav jēgas, tur vienkārši šitos sūdus te turēt. Bišķiņ izsūkšu, te kaut kāds pelējums mazliet ir. Kaut kāds te rozīnas bija vai kaut kas te sapūs riktīgi ir. Not, un satīrīsim salonu un sagaidīsim noteikti, ka dienu, jo jau ir vakars vēls. Ārā jau ir tumsa, kā redzam. Un noteikti pa dienu paņemsim kārtīgi pa dopiem, noņemsim skaidu, bet motors rūc vienkārši ideāli. Atnāca man arī jaunā trūba ieplūdē un arī šito laikam jau es rādīju. Arī antifrīza truba. Aķis ir baigi smuki, viss aķa vadi, viss baigi smuki ir pārtaisīts uz aizmuguri. Un
jā, nu, gribētos vēl gaisa šito, nezinu, kā viņi sauc, nāsi, skūpu. To gribētos vēl dabūt no 2.5. Principā pārējais motortelpā viss jau ir no 2.5. Un kaut kā tā, jā, nevar jau sagaidīt rītdienu. Nu, pirmās problēmas pēc pirmajiem startiem, it kā jau nekas traks. Met check engine ārā uz gaisa masas mērītāju. Nu, pasūtīja jaunu gaisa masas mērītāju, samainīsim, skatīsimies, kas mainās. Jo izrājot ārā, kamēr mašīna darbojas, arī īsti nekas nemainās. Līdz ar to pamēģināsim samainīt gaisa masas mērītāju. Skatīsimies, vai kaut kas mainās. Cerams jau, ka mainīsies. It kā cik izgāja cauri pa vadiem, nu, viss it kā ir. Skatīsimies, kas būs. Samainīsim tulītās. Nu, vispār, jā, salīdzinot abus divus, vienu pret otru blakus, jauno un veco. Es sapratu, ka jā, iekšā tur ir tāda drātiņa. Tur ir, kur tuvākā ar tādu pretestību ielodēt tā zilo, un aiz viņas tur ir uzreiz otra drātiņa, un šitajam viņa ir pārrauta uz pusēm. Nu, nezinu, vai viņa ir pārdegusi, vai tur kaut kas ir gājis cauri, it kā jau nevarētu būt, tur ir kur siets no otras puses. Var sakot, jā, tur tā drātiņa ir pušu. Tūlīt piedribināsim, skatīsimies, kas notiekās, vai ir uz kompja kļūda vai nav. Vēl viens maziņš updateiņš. Zināju kaut kā, ka tā būs, bet domāju, nu gan jau nebūs. Bet nu kā jau parasti. Stūrs pastiprinātāja šķidruma traukama apakšā šitā truba, kas nāk uz to oriģinālo žņaugu, jā. Abas divas suloja, līdz ar to uzliku parastos šitos hamutiņus savelkamos, jo nu, viņi var krietni stingrāk savilkt un visus vairs nesulo, visus nomazgāja uzreiz pie reizes. Un cerams, ka tagad vairs neticēs. Nu, noteikti jau, ka vairs neticēs tur nekā. Nekas arī neticēja, tur vienkārši minimāli suloja un nu, negribās tā atstāt atkal visas tās trubas. Priekš kamtais viņas mazgāja. Visas tur pēc viena brauciena jau būs nosulojušas. Nu, atkal bēmbis ir ne uz pacēlāja, bet uz pacēlāja. Ģenerators ir noņemts. Vecais labais BMW oriģinālais ģenerators pameta čatu. Sūtam jaunu. Liekam iekšā jaunu ģeneratoru un tad jau skatīsies. Pēc fakta izmērīju pie akumulātora, izmērīju pie šī ģeneratora vada un pie paša ģeneratora. Un vēl pie kompja pieslēdzot 10,6 volta lādēšana. Nu, braucot, tas izpaužas tā, kad sāk raustīties mašīna, tāpēc, kad nedod pilnībā dzirksteli. Un tad viņi noslāpst. Un tad tu mēģini šķilt klāt, un, protams, viņš vairs nelec. Nu, vēlreiz česīts ir uz pacēlāja. Samainīju bremzes pa perimetru. Un vēl pēdējā lietiņa, kas ir palikusi, samainīsim šo mazo ūdens sūknīti un karstuma vārstiņu. Jo salonā tāda vāja pūš siltu. Un noskaidroju, ka beigts ir šis vārsts. Samainam tās pēdējās lietiņas un atdodam mašīnu klientam. Nu ko, beidzot esam nonākuši līdz šādam skatam. Dabūju arī to gaisa lūku. Vēl viens apgrieziņš, pilnīgi jauns akumulators, jo no tas 1.6 mazais viņš nespēja vienkārši pavilkt. Nu, mašīna skan vienkārši perfekti. Skan vienkārši perfekti. Ir parādījušies kaut kādas ABS lampiņas, saķers kontrols lampiņas, bet citādāk. Skan ideāli, sistēma ir atgaisota, salonā karsts gaiss. Vienīgais, kamēr nodegs no motora, nu, tas ir bišķiņ atfrīst vaiki, tur ir kamēr nodegs visas ķīmijas no motora un viss. Tikmēr te bišķi padūmos. Pēc tam arī nomazgāšu visu motoru telpu, tāpēc, ka no gaisošanas bišķīt. Tā tīzla diezgan sistēma, ka tu gaiso un to tur viss uzreiz ir antifrīzā. Bet, nu, neko darīt. Nomazgāšu motoru telpu pēc tam. Sākumā izbrauksim, iztestēsim, vai viss iet kā vajag. Pastīšos vēl, kas ar to ABS kļūdu. Un tad jau redzēs. Nu, pirmie testi.
baigi labi, viss, nu, priekš 2.5, cik no viņam tur tie 190 vai cik tur zirgi. Bija šī numurzīmes grabinās, bet nu tās jums nerādīšu. Salonā silts gaiss. Ot jā, kompis rāda, kad ABS, DSC, coding errors. Vai tik tas nevarētu būt tas, ka šitais bija automāta motors, automāta pravotka un tur kaut kas nav savienots līdz ar to. Līdz ar to kaut kāds errors uzzvanīšu tunerim, tā teikt, pajautāšu. Pagaidām braucās ļoti labi. Pa sniegu jau baigi saprast, nevis spolē uzreiz. Tīpaši šeit ir ledus. Izbrauksim bišķīt pamocīsim, tā teikt, to mašīnu, pastīsies, lai visi kaseki, tā teikt, izlēm tagad ārā, nevis pēc tam pa dopiem braucot. Protams, amortizācija ir palikusi šitā te 1.8, līdz ar to viņš tā kā galerts mīksts. Vajadzētu to varbūt uz amortizāciju iespringt. To jau redzēs nākotnē. Katrā ziņā mašīna iet diezgan patīkami. Riepas īstenībā diezgan pat labi turās. Es biju pārsteigts, kad pa ledu iemetos pirmo reizi. Bišķiņ jūt vēl smakas, visādas nāk no tā motora, kad deg nost tās ķīmijas, pirksta nospiedumi, brake cleaneri un viss tas. Un kaut kā tā. Tūlīt uztaisīs pāris kadrus no āras. Tad jau redzēs, kā es patīk. Meksikā sniegs ir, tas jau ir. Jā, es esmu vēl šokā. Jā, nekad nav bijis tā. Es tieši domāju, atbrauksim uz Meksiku, ķipa pašancēt. Jā, pastrādāt garāžās un baigi bēdājos, ka nokavējām Latvijas sniegu, zin kā. Jā, tieši. Tur reāli tepat Meksikā vienkārši. Es kā tā Latvijā tur iet čomiņiem sniegu. Vienridens aizgāja uz ledus reiz, jā. Reiziem parkojās vietā, a.k.a. trakais ceļgala vandītājs. Paldies, ka noskatījāties šīs BMW sērijas līdz galam. Ceru, ka izbaudījāt un tiekamies jau nākamajos projektos.